Sveicināti, mēs filmējam dabas vērojumus, vai ne, Tom? Jā. Mums ir Toms Galpers un Arturs Drēms. Mēs spēlējam pogo spēli. Pēc iespējas jāizlasa līdz pašam pēdējiem akmenim. Un jāpieskarās tam strumpam. Nav jānokrīt zemes. Ja pieskaroties šiem augiem, spēle beidzas, tos zaudēs. Tad es sāku pirmais. Un šeit nav augi. Jā, var arī prātīties. Šādi izskatās viss cītis. Šeit ir ļoti daudz skāres. Ej, pirmais Tom un filmē visu zemi, kā to liekas iekšā varžas. Nē, izklās, ka tas nav labi. Šeit ir nedaudz zivis. Un redzat mums to zivi? Kur? Labi, nāc, šeit ir daži zivi. Šeit, redzat? Un skaties, visapkārt ir zivtiņas. Kāds to bija pavīt? Vā, vien. Redz paukšu galdu. Redzat? Aha. Kāp, mums tikai jāskatās, labāk, nē. Vārda. Es redzu vienu vārdu uz tā dēļa. Es piekrinu, nē, tavā. Redzi, citi vārdi. Lūk, jūs redzējāt lielu pieaugušu vardu. Daudz bārds. Nē, to atpakaļ. Ejam atpakaļ. Tomēr šeit. Šeit ir redzams ļoti vecs gliemešvāks, kurš jau ir apsūnojis ar sūnām. Šeit ir redzams pilns gliemešvāks ar gliemezi iekšaukušies. Un te ir redzams tukšs gliemešvāks bez gliemeša. Mēs esam noliksim te blakus atrastajiem akmeņiem. Akmeņus pamētāsim iekšā. Nē, atstasim. Palīdīs man lūdzu garām. Nē. Lūk, tur ir spāre, kur ir apsēdusies vada. Tagad jūs redzat spāri, kur aizlidot tikko. Lido gaisā. Tagad viņi atkal apsēdās uz vada. Es gribu parādīt mamam kādu īpašu vietiņu. Jā, tā ir īpaša vietiņa. Līdz šeit var ļoti labi redzēt daudz spārus, kur sasēžās. Nu, redzi, tur divas. Liekas, to vai muguras veselu šupaļu. Šī daļa nav smukākā daļa, jā. Pilnīgi piekrīt.
šī ir tā īpašā vieta, un paskaties, kā viņi esam pudeli paliks vodā. Ir pēl tāda pudeli vodā, vienkārši apstrāvais. Zini, ka tu filmē? Zeši. Tik silts jūti? Jūtu. Ready? Labi.